Dievs bija slīcinājis kucēnus, pēc tam tikko piedzimuši Dievs bija miskastē ieplis. Cilvēks ir izveidojis, tās ir šķirnes, un suga ir tikai viena suns. Visas šķirnes, kas ir, tā ir vienas sugas īpatņi, un tāpēc arī šīs šķirnes savā starpā krustojās un dod visneiedomājamākos spēcnācējus, gan ļoti skaistus, gan arī diezgan dīvains. Rūpes ir gluži vienkārši tieši tāpat, kā jūs iegādātos sev vienu bērnu, ja? Tikai šis bērns izauga ātrāk. Var sākt ar suni, var sākt ar bērnu, dažādi cilvēki ir, citi iegādājas pa priekš suni un pēc tam audzina bērnu, citi dara otrādi, pa priekš iegādājas bērns, pēc tam audzina suni. Suns droši vien ar savām īpašībām un ar to, ka viņš varbūt nedaudz atgādina bērnu vai cilvēku varbūt kaut kur. Un mēs kā cilvēki saskatām kaut kādu līdzību sev, tāpēc mēs varam to suni ielikt tādu draugu lomā. Viņš spēja priecāties, viņš spēja skumt, viņš spēja izjust. Un tāpēc mēs viņu varbūt liekām kaut kad, ka viņš ir mūsu draugs, meklējot līdzību ar sevi. Nu, pagaid, nenosmiedē visu. Jā. Visu manu krāsu noiet. Pagaid. Frīdiņa, jāba mīļa. Es strādāju kā policijas skolotāja, un tad nāk bērni pie manīm arī strādāt ar suņiem, kuriem mammas varbūt neatļauj pašiem, teiksim, suņus turēt mājās, un tad viņi nāk pie manīm un strādā ar suņiem, te viņi var kontaktēties, ņemties, darboties un arī mācīties, kā tos suņus audzināt, kā ar viņiem strādāt, nepahaidīties, kontaktēties, un šie suņi izpilda arī tādu lomu. Tu nerausties, tu sunim dod roku, ja? Saprot, nevajag tā raustīties un censties tikai, jo viņam tad ir bail, viņam tāda sajūta, ka tu viņam sitīs, saprot, tu uzreiz nedod, tas roku būs netīri, bet nerausties tā, ka tu atrauj no purnu un cel pāri galvai, tad viņam tāda sajūta, ka tu viņam gribi sist. Tā liela kļūda ir divos variantos, ka nedrīkst bērnam pirkt pārāk lielu suni, kas ir fiziski liels. Mums jāmēģina attiecināt uz svāru, jo pieaudzis suns, šie visi suņi sver pāri pa 30 kilogramiem. Ja jums ir bērns 30 kilogramīgs, viņš netiek galā ar šādu suni. Ja? Nemaz nerunājot, ja man šīs ir kucis, bet ja puikas sver pāri pa 40 kilogramiem. Vai otra galējība ir atkal tāda, ka bērnam nopērk sunīti pavisam mazu miniatūru, kurš būtu jālutina, jāsargā, ar kuru bērns nevar normāli spēlēties, jo bērnam īstenībā vajag partneri, rotaļbiedra, kur var skriet, lēkt, trakot, ārdīties, bumbu spēlēt, ja? Tātad sunīts nedrīkst būt mazīšs, jo līdz ko sunīts būs mazīšs, tā bērns darīs viņam pāri. Bomzenē bija Azotē. Maziņš kucēns, viņš bija tās novārds, ka tur mēs aizvedām uz klīniku. Teica, ka nedēļu viņi būtu vienkārši no blusām un putīm būtu noēduši viņu. Сначала в ветеринарную клинику, осмотрим, если здоровые, тогда в приют Личи.
tev ērtāk. Atsajok pa vienam. Labi. Otru pagaidām, ne? Jūs svērsi. Kāda procedūra? 4,25. Dzimums puika. Puika, mēs esam viņam. Nu, skrien pie brāļa. Pagaidām vēl nedrīkst. Dzīve kā ūdens zara. Te ir kaut kādas pazīmes citas. Baltu pirkstu galviņš. Baltu pirkstu galviņš te ir. Jā, balts smuki. Tā melna putēša ar baltiem pirkstu galviņiem. Vietiņa. Es brāļus atnesu jums. Jā. Pagaidām šita. Te jau atnesīšu jums pārdzēt, atnesīšu paēst. Reiz esam katru savu. Tā kā problēma ne jau tos suņos, bet tajos cilvēkos, kas tā izrīkojās. Sieva aizies kaķēnu pabarot, tur tādā trubā, tur kāds ir izmetis mazu kaķēnu, baltu pilnīgi. Tagad šitam saimnieku jāatrod par mazajiem. Viņš iekšā tur tajā. Nu, kamēr nav lietas normāli, ka lietas līdz, tad tu ūdens par to caur līdz, viņš tiek ārā. Pagaid, mies, līdz mamma atnāks. Saka zgaudot. Jā. Viņi tad emocionāli šausmīgi. Patversmes suņiem liela, ja viņi nav kucēni, tad daudzos gadījumos viņiem ir kaut kāds psiholoģisks traumas, un mēs, piemēram, nezinām, kas viņiem ir un kas viņiem dzīvē ir bijis. Un jābūt ļoti uzmanīgam, jo mēs šīs situācijas nevaram modelēt. Tas ir, paņemot šādu suni, visu laiku ir it kā jātaust, jāiepazīst, kas viņam ir bijis iepriekšējā dzīvē, jo tikai tā mēs varam tā pamazām iepazīt.
savādāk, un viņš samierinās ar to. Vai viņš ir laimīgs tur? Es domāju, ka noteikti suns dzīvokli, kas varbūt arī citiem liekas ārprāt, ir noteikti laimīgāks par to, kas sēž ķēdē. Viņi sēž pie ķēdes sliktākos apstākļos, gan karstā saulē, gan augstumā, nelaiž iekšā telpās, ir ļoti slikti, tie suņi slimo pēc tam, jo suns ir siltasiņa dzīvnieks, viņš tāpat salst, ja? Un rezultātā tad suņi, protams, nedzīvo ilgu mūžu. Mēs jau gribam, lai mūsu draugi dzīvo ilgu mūžu. Vidēja suns var dzīvot 13-15 gadus, maza auguma sunīši nedaudz ilgāk var dzīvot 16-17, liela auguma suņi, kaukāzieši vai lielie var dzīvot līdz 10 gadiem. Kas tad ir? Slikti jūties, Urte? Pavisam slikti šodien jūtās sunīts. Kas tad ir bail no Šakī, ka Šakīs tev sasitīs? Utīši slikti jūtās. Utīši. Vai kāds baismīgais te ir tāds? Es sākumā domāju, ka varbūt sastrudojums es devu antibiotikas, bet nepāriet. Tie man dzīvoja tā kā pirkstenīši. Beigās es saku, ja citi ziedonis, kam tur nav, tad es vismaz tur sunīši tos, lai viņiem veicās dzīvē. Tie visi baigie paklīdenīši bijuši. Tādi, kas nevienam nav vajadzīgi. Šakīs man nāca pa parku priekšā tāds maziņš, plicīši vispār. Un kā tur tie suņi, un kas tur viss nebija? Tur sērāji, un bērni, un suņi, un kaķi. Un tur tādu dzīves pabērni visi. Gadījumi patiesībā mums ir bijuši ļoti daudz, vienkārši izliek pie miskastes suni, kas nav vairs vajadzīgs un nevar paiet vecs. Ja man šķiet, ka es savu vecu sunu varu iznest pie miskastes, nolikt un iet mājās, dzert tēju un dzīvot tālāk, droši vien tās vērtības jau tam cilvēkam tāds, kāds viņas ir. Pieturēs pie galvas un paskatīsieties tos zobiņus, lai Džipiņu paskatās. Šī kakla siksniņa bija ar viņu? Jā, šitā bija. Ādas melna. Nav Džipa. Tuvējiem nav. Pa tiem 4 gadiem kādi 40 suņevotāji ir izglābti un iekārtoti. Mēs internetā liekam, kam atdosim labās rokās un draugu paziņu lokā. Mums jau vajadzētu tā pa kārti karodziņas atdot visu Latviju. Можно? Mums sanāk mēnesī kaut kur uz sausa barī 50 lati. Apmēram. Plus vēl tur visādi našķi viņiem, tur žāvēti kuņģīši. Droši vien vidēji, tie ir kādi 20 lati mēnesī par to 20 kilogramīgo vai 15 kilogramīgo maisu, vismaz tas ir noteikti jābūt. Katrā ziņā
mājā, ja mēs gribam iegādāties suni, tad vajadzētu nevis iegādāties pēc tā, kā mums viņš patīk, bet vajadzētu iegādāties pēc tā, kādam mērķim šis suns ir. Un tāpēc vajadzētu skatīties, ja vienkārši kā draugu grib, nevis tur, teiksim, kā kaut kādu dienestu suni vai kādu medību suni, tad vajadzētu skatīties tos suņus, kas ir tā kā partnerībai vairāk piemēroti. Šķirnei ir konkrēts mērķis, un katra šķirne ir radīta ar kaut kādu konkrētu nolūku. Un visbēdīgākais ir tas, ka cilvēki pērk šos suņus, neiepazīstot šīs šķirnes būtību. Bet, ai, cik skaists sunīts, cik burvīgs mazulītis, ja man viņš patīk, es viņu pērku. Un pēc tam rodas problēmas, kaut vai tīpaši husky, kas tagad ir ļoti modē, ļoti skaisti burvīgi sunīši. Bet husky ir medības suņi vai kamanu suņi. Viņi ir laikas, kurām nav uzticīgs raksturs, kur grib skriet apkārt, kur dodas projām. Un cilvēkiem ir problēmas, pēc tam meklē šo suni, arī paklausībā viņu apmācīt ir diezgan grūti. Es pat domāju, tādas ļoti specifiskas šķirnes, viņas ir pat sliktāks nekā, teiksim, krančs, jo viņš diezgan labi pielāgojās cilvēkam. Jānodarbojas ļoti intensīvi. Gan ar viņu jāspēlējās, gan viņš jāapmāca, gan viņš jāsocializē. Tas nozīmē, ka suns ir jau no bērnības jāapmāca, ka viņi var iet visādās vidēs, ka viņš normāli brauc ar transporta līdzekļiem, ka viņš iet sabiedrībā. Kā esot Labrador, pat esot vilks papīru savulaik senas, varbūt krustaļi kaut kādi. Varētu būt. Mēnesi jau kā projām ir kā suni īpašniece, tā bomžodīgi bija. Kas viņa par? Tad man iedzīvotā zemē ir žēlstīgs, ka suni kaut. Tam rokam var uzmanīgāk. Tik daudz kā nevar laist klāt, varētu būt viņš nav ēdis, zini. Tad mēs viņu vienkārši tāpat. Domā? Viņš saprot, ka vajag. Vienkārši viņš neties, ka tu liels. Es domāju, ka tas mazliņš labāk.
būtu labradora kaut kāds tāds tips. Uzstojam. Nu, 5. Ar to atrada aklo. Tā jāklāja saimnieka atradās. Viņa zvanījies, iedeva paprasmes. Lecu rajonā. Nu, nav viņam nevajag kaut viņš tā kā. Nu, jārēķinās arī ar izdevumiem, jo, diemžēl, mums šobrīd ļoti dārgi ir veterinārie pakalpojumi. Pat, ja dzīvnieks ir pilnīgi vesels, viņam tātad vajadzīga regulāra attārpošana. Viņam ir vajadzīgs potes pret dažādām slimībām, jo poti tomēr ir labāk nekā, teiksim, kas dzīvnieks saslimst. Vai, grita! Grita!